Izbraucam no Viesunama. Pa šādu skaistu veloceliņu. Brīnišķīgi. Mums ataliekas. Diemžēl dažas lietas lāsas uzpilu. Līdz nākamajam Viesunamam vēl man 92 km. Un tas būs Alitas. No Kauņas uz dienvidiem lejā. Jūtos labi, ja neskaita, ka kaut kur par šīm 4 dienām esmu pazaudējis savu lietus un vējaku. Stirni pa priekšu skriet. Jā, saulītes šodien nav, bet 16 grādi, viegls vējiņš un žūžojam uz priekšu. Nu, tad lūk, jūs arī zinat, kā sauc šo apdzīvoto vietu. Pīlīte peldi redzu. Šitie ir privātais valdījums. Aiz sētas. Mazs pauguriņš. Nu, skaista lokācija šeit arī ir. Ir veikti pirmie 5 kilometri. Vēlreiz parādīšu kameru upi Nemana priekšā. Brīnišķīgi. Pat īsti nezinu. Vēl vismaz 3 kilometri pa šādu skaisti patīkam veloceliņi jādodas. Kamera atkal jāieslēdz. Fantastiski izskatās. Visa infrastruktūra ir pa pirmo Lietuva rullē. Interesants kalns augšā. Redzam uzrakstu. Šilelio Kapininas. Celiņi daudz te trenējās, sportisti. Skaisti, lūdzu. Nekas nespēja atsvērt šīs te sajūtas. Ko mēs redzam? Trenažieris labā pusē. Viens piebrauc velospēdu, bet pašu neredz. Meitenes skaistas. Ui, iebraucu Grantenē gandrīz skatoties uz dāmām. Nāksies atkal braukt uz lielās šosejas. Tas nāk no Klaipēdas laikam. Kas to būtu domājis? Esam iebraukši Kauņā. Gandrīz visai Kauņai būs jābrauc cauri. Bet man kaut kur vedīs par veloceliņu pēc 900 metriem. Pa labi. Skatīsimies. Kauņa, blakus Lidl, un tepat es nokritu zemē. Rociņi bišķi samežģīja. Stūmos atpakaļ un kaut kā nejauši. Gaidam atkal pie sarkanām. Un pēc nepilniem 2 kilometriem būs pa labi. Turpinām forsēt Kauņu. Tilts pār Nemanu lielais. Skaisti. Alitus pa kreisi.
Skaista vieta veloceliņam. Četrdesmit 4 sekundes vēl jāgaida. Skats uz to pusīti. Vēl aizvien tajā pašā Kaunijā. Jau pusstunda braucu cauri. Nezinu, ko viņi tur pīpina visi. Būšu zem tilta. Nu, vai nav skaisti? Braucam pāri. Beidzām būsim to Kauniņu atstājuši. Tas bija šausmīgi izbraukt cauri. Laiks silts, 18 grādi. Saulīte nemoka šodien. Līdz Viesu namam 76 km. Veikti 27. Lutus 36 km tikai. Nu, te jau ceļš izskatās normāls. Varbūt arī sagaidīsim saules stariņas. Tāda gaišāka mala priekšā ir. Esam pie lielas kartes, un tūdaļ iesim uz ļoti jauku skatu laukumu. 40 metru. Draugs mani gaida. Tās tas skats ir. Daudzas atslēgas sakārtas ir. Nu, skaisti gumbi. Ļutes rajons iebraucam, lūdzu. Duramies atkal pretī nezināmajam. Atkal uzraksts. Lietus. Viens kilometrs vēl. Priekšā redzam ziedu skulptūru. 10 km no Viesunamais. Debesis tā kā skaidrojas, tur jau pavisam gaišs augšā. Skaists bruģis izlikts. Neliela parka zona. Jauna lokācijā. Litas motelis otrajā stāvā. Tīt kā vēl viena brīva vieta. Šeit viss ir pa galveno. Protams, duškabīne. Viss kā jau sarežģīti izskatās. Iesim lejā. Caur kaktusiem skats uz apkārtni. Vējiņš pūš. Šis man uzrunā. Tā no jums pirmo stāvu.
Lūk, te bija ieeja. Turienes es atbraucu. Mote Lukas. Otrajā stāvā virtuves zona. Šeit visa. Un kāpjot vēl augstāk, kurai ir 4. numuriņš un apmeties guntu šeit ar visu velospēdu. Labrīt, 30. maijā. Ciematiņš Pivašūra. Kaut kā. Sveiki! 9.25. 30. maijā. No tās puses brauc. Es veicu 40 km no Alitas. Apdzīvota vieta, neliels ciematiņš. Man būs jāgriežas pa labi. Trakai 32. Turpinām pārvietoties šo skaisto veloceliņu pilsētiņā Trakai. Понял. Jums galima važiuot. Nepoņau. Iz Latviju. Kas tur būs? Čia Соревнования? Два дня главный праздник. праздник города. Красивые концерты будут. Vietose plaukėte. Gaida brauks ar kuģī. Jā. Pipī, pipī. Motorlaiviņa Strāķu pili peld. 30. maijs, 11.50. Esmu ceļā uz Viļņu. Līdz Viļņai vēl 30 km. Nāk no baznīcas ārā.
Vajag, to vajag. Lūdzu, Viļņivs. Jau 17 km pirms mana viesunama, kas arī ir Viļņā. No tās pusītes atbraucam. Un tagad parādīšu savu viesunamu Viļņā. Es jau tur biju uzgājis augšā, noliku savu velosipēdu un aizgāju iepirkties. 14.51, esmu nogājis vairāk kā 5 km un 15 es drīkstu iemitināties savā numuriņā. 25. istabiņā, 4. stāvā. Ejam uz savu viesunamu. Var redzēt meistaru 8. Viss ir ar kodiem. Un nospiežam 3. Atveros. Dodamies uz 4. stāvu. Es esmu nonācis līdz savam stāvam. Es velosipēds dēļ. Numuri 25. Iemniekšā vispirms aizinu uz Honnu. Šeit gun. Redziet, kāda skaista veids mašīna. Duša. Skapis ar skaistu spoguli. 2 glezniņas. Parīzes glezna. Man atpūtas telpā dīvāns. Virtuves zona ir patīkama. Kafija atstāta. Saldiņi, krūzītes. Nu, pa pirmo. Šeit ir ledus skats. Viņas ir atstājusi olas. Jā, varēs uzcelt olas. Un kāds skats pa logu. Kā izskatās velosipēds šī galvenajā viesunamā. Domāju, pa pirmo jāgatavo būs vakariņas. Rītā priekšā ceļš līdz Utenai 115 km. Tā ir pēdējā pietura Lietuvā. Kas to būtu domājis? Ieslēdz, mazgāja savu vešu un bija pat mazgāšanas pulveris. Sveiki, māja pēdējā dienā, 31. Es vēl Viļņā braucam ārā no šīs lielās pilsētas. Jau 6 km un vēl galu neredz. Izdaļā 7% kritums. Ciems Paderže. Domāju, kas te pa mūriem priekšā? Pa gabalu nevarēja redzēt. Kapsēta.
patīkams asfalts. Bišķi noskaidrojās. Nu, lūk, pa labi Utena. 33 kilometri. Izskatās, ka brauc atkal pa maģistrāli. Dievs nedod, ka kāda kamera man tu novēro. Beidzot tiku no tām lielām štrāsēm nost, kur viena mašīna pēc otras. Lūdzu, šajā maršrutā vēl arī Grantene. Utena 14, pa kreisi. Я по поводу reservation, Гонц Вильямс. Не первый, не последний. Меня здесь поставили. Можем приметь. Привет. Привет. Ну, как называется? Покажите, что там показывают. Мне интересно. Я покажу, где bookings. Да. Вот. Нет. Хлеву, там хлеву, садиба там хлеву. А там вот где деревья. Здравствуйте. С третьего раза. Labdien. С третьего раза я. Я думал, это... Jā, tad Viļņusa. Jaunajā lokācijā. Esmu Utenā, viesunamā. 1626, tā ir apkārtne. Šīs ir istabņas, kas izīrē. Manējā ir 3. numuriņš. Šeit, ap citu, ir virtuve. Paskatieties, kādas te ir iespējas. Atnāk viesi pie šī lielā garā galda. Ir arī gleznas. Starp citu, saimnieks mīl riteņbraukšanu. Viņam patīk riteņbraucēji. Mikro parastā krāsnes, tāda krāsnes, plīts, pannas. Norf veikals apmēram kilometru no šejienes. Un tas ir slimnīca bijusī vai tagad veselības aprūpes centrs. Ļoti daudz ēku. Šeit saimniekam ir velospēdi. Viens uzlikts uz trenažiera, tur uztaisīt pikniku. Tas viss ir saistīts ar viesunām. Putniņi dzied, saulīte spīd, un Gons arī priecājās. Ļoti laimīgs. 7. diena ir galā. Veikti jau tūpi 800 kilometriem kopā. Vienkārši drusciņi patumšs ir. Tā. Te ir tāds kopskats. Protams, vēl spēcīgi ir televizors, leduskapis. Šoreiz jau ir sapirkts daudz kas un salikts iekšā. Ir arī saldējums iegādāts. Tātad saimnieks parasti guļot šeit, ja viņš atpūšās. Bet man izvēle krita uz šo gultu. Tagad ir galds. Tur man arī ir mikroviļņu krāsnes, teikamba. Trauki, karšvielas, viss. Iekšā ir 20 grādi. Starp citu šodien veic 140 km. Gandrīz. Nu, precīzi 137. Vannas istaba. Viss tur notiekās. Ieku salikts arī ir tas elitiskais sildītājs. Un es domāju, ka viss ir kārtībā. Ziepītes, viesunām ir pa pirmo. Un šitais viss maksāja, ja nemaldos, 19 eiro. Labi,
Šī ir pēdējā nakts Lietuvā. Rītdien jau mēs stūrējam uz Latviju. Ja viss notiksies un velospēds nepievils, tad brauksim cauri Daugavpilī uz Krāslavu. Skaidra saulaina diena, 1. jūnijas. Izbraucam no Utenas 8:44. Tūlīt būs jābrauc pa kreisi. Vakar iepirkos pa labi tajā Norfa veikalā. Turpinam lidot cauri Utenai. Pēc 800 metriem pa kreisi. Zarasai pilsētiņa. Pie Zarasai simbolu uz priekšu. Mēs tomēr apstāsimies. Griežam pa kreisi. Ķivčirik, 1. jūnijā, svētdienā, esmu Lietuvā, pēdējā nopietnā pilsētiņa Lietuvā, Zarasai. Ļoti jauks atmiņas par šo vietu, jo pagājušā gadā, kad 4 dienas šeit uzturējos. Daudz informācijas, neskriet. Jā, nu šis ir Zarasai simbols. Tie baznīcas tornīši arī. Un Gontas smiltenes arī simboliski atrodas šajā pilsētiņā. Nāku no pastaļas. Skatos, kur tu? Jaunais. Velospēds. Stāv šeit. Varēja jau nāk līdz man. Atstājām Zarasai. Daugavpils 24. Vēl pagaidām mēs esam Lietuvā. Tas brīdis ir klāt. Atstājam Lietuvu. Veiksmīgu ceļu! Startaciņa. Laiks turpina priecēt. Ko nevar teikt par rītdienu, prognozēs ir viss cauri un visur līs. Krāslava. Centrs 1,5 kilometri. Varētu būt dzelzceļa stacija.
esmu nav. Ui, to zemes ceļu. Labadiena! Es par naktsmītni šodienas. Я еду обратно. Я потом позвоню, если не найду. Я с велосипедом еду. Да, договорились. Я сначала поехал на железную дорогу, ту станцию, там, может быть, я завтра поеду на Ригу. Завтра будет плохая погода. Да? Ну вот, на плану у меня было ехать на Лудzu. 19:35 minūtes. No tās puses mēs atbraucām uz šo te lokāciju, kas atrodas Kraslavā. Un griežamies pa labi. Un te mēs redzam manējo viesanamu, kas uz šo nakti ir noīrēts tikai 19 eiro. No šīs puses mana ēka. Velospēdu, protams, es uzvilcis augšā. Šūpuļi sēdekļi. Gundas šūpojās. Šodien arī tika veikti gan arī 140 km. Atbrauc no Utenes. Un tagad pats galvenais, tūdaļ iesim iekšā. Duris kā jau duris. Aukās priekštelpa. Tas neatiecas uz mani. Komentējam, runājam. Un šeit es drīkst ienākt iekšā. Uztaisīt kafiju vai kaut ko. Virtuvīte. Viesu gals te ar mara telpa ir jākāp augšā. Gals novic priekšā, lai nenokrīt pat repē. Te ir tāda priekštelpa. No uz vairākām pusēm ir istabiņas. Šī nav manējā, bet man atļauj iziet uz balkonu, paskatīties. Es jums arī varu parādīt, kāds skats ir no balkona. Ziet. Mēs uz balkonu. Tagad iesim uz savu istabu. Jā, pirms istabas ieejam. Šī ir mana personiskā vannas istaba. Redziet. Keizarpods. Dušas kabīne. Līdzīga burbuļvannai. No šīs telpas izejot, tad reizes duris jau ir atvērtas. Šī ir mana istaba. 1, 2, 3, 4 gultas. Es izvēlējos šo. Nu, nekas jau tur nav tāds. Papīrķērzis. Šahu var uzspēlēt, grāmatu palasīt. Šī ir noslēdzošā ceļojuma diena, jo 2 dienas uz atcēlu sakarā sliktiem laika apstākļiem un nevisai stabilu velospēda darbību. Tas nozīmē, ka rītā nebraukšu uz Ludzu 107 km un parīt apmēram tikpat tālu līdz Gulbenē.